Kā jau visai mazumtirdzniecībai, nav tā laimīgākā stunda, un nevarētu mēs teikt, ka tirgus attīstās un katru mēnesi mēs esam pārdevuši 2 reizes vairāk. Šeit jārunā par to, par mīksto piezemēšanos varbūt ne, par tirgus stabilizāciju, vai jālieto kaut kādi vārdi ir tādi. Ja? Kas notiek? Jāsaprot arī to, ka mums varbūt ir mazliet savādāka šī produktu izplatīšanas schēma, jo ir distribūtors Baltijas valstīs viens, no kā mēs visi apgādi saņemam šīs mantas. Un arī Apple produkti bieži vien ir arī šī pieejamības problēma. Es nezinu, vai tā ir globāla Apple problēma, vai pa priekšu viņš apgāda Ameriku, droši vien, un mēs saņemam varbūt mazliet šīs mantas nokavēšanos. Tā ir viena problēma. Tātad faktiski arī ir preču deficīts, tas varbūt, kas rada mazliet tādu sajūtu, kad varētu pārdot vairāk. Bet mēs stabili turamies savā nišā, vēl joprojām esam lielākie, un droši vien, ka mēs pārdodam vairāk nekā vispārējie kopā ņemot. Man liekas, ka zīmols ir izdevies, un šis Gauja ir ļoti labi atpazīstama Latvijā. Protams, mēs vēl nevaram noklāt varbūt 100% visu segmentu, no lētākā līdz galākam, dārgākam mēs esam varbūt vairāk strādājam segmentā pa vidu, bet tas ir tas, kas faktiski būtu vajadzīgs šim pircējam. Tātad mēs esam orientēti uz varbūt nedaudz mazāk uz biznesa klientu, bet noteikti mēs esam orientēti uz mājas lietotāju pamatā. Un cik es saprotu, pasūtot Gauju, var viņu arī konfigurēt pēc individuālām vajadzībām, viņi arī tādu uzbūvēs un piegādās. Jā, mums ir šī eksistē kustomizācijas iespēja, tātad, ko mēs varam izvēlēties? Mēs varam izvēlēties procesoru, atmiņu, lielāku, mazāku un cieto disku. Protams, pārējo mēs daudz ko vairs mainīt nevaram tur, jo tā šasija ir ierobežojumi no šīs šasijas. Bet mums jau ir šis modeļi būs laikam kādi ap 7. Un šobrīd vajadzētu būt pārsteigumam tādam, kad būs jauns modelis, ultraplāna Gauja parādīsies tirgu, varbūt kaut kur novembra sākumā, varbūt novembra vidū. Tātad visiem zināmais tas būs mazliet pakopēts no Mac Air. Ja? Vai līdzīgi Mac Air viņam arī varbūt nebūs šito DVD? Optiskās iekārtas nebūs viņam, optiskā iekārta būs ārējā, bet arī būs uz Intel Ultra Low voltage procesoru strādās un būs ļoti arī skats būs tāds, negluži tāds, bet diezgan līdzīgs. Tā varētu būt Gauja Air savā ziņā. Es rēķinu, teiksim tā, Gartners mums dod 3%, bet es teikšu, ka mums ir 7% no tirgus. Latvijā. Vienībās, cik tas apmēram ir 100 tūkstošos? Ja? Tas ir mērāms tūkstošos, neesmu pa šogad skaitījis, pagājuši gadu bija kaut kur skaits bija 3000 ar asti bija. Gaujas.